Komercautomobīļu segmentā priekšplānā atrodas pavisam citi ražotāji nekā vieglo automašīnu tirzniecībā. Un lielo furgonu klasē neapšaubāms līderis ir Renault Master. Šodien es esmu ieradies pavisam netālajā Polijā, lai iepazītos ar tā visjaunāko modeli. Informācija Renault dīlera Mūsu Motors Rīga mājaslapā liecina, ka 4. paaudzes Master cena ir sākot ar 37 090 eiro, bet pirmie kravas furgoni Ulmaņu gatavē būs skatām jau šī mēneša beigās, vēlākais oktobrī. Renault Master ir ražošanā kopš 80. gadiem, un nekad iepriekš Renault nav šķitis svarīgi piešķirt automašīnai kaut mazliet personības. Galvenais, lai lukturi rāda, un lai motors dzesējās, un lai var attaisīt motoru pārseku. Jaunajā modelī viss ir mazliet citādi, tāpēc, ka mēs redzam, ka te ir jauna dizaina lukturi, izteiksmīgi C formas dienas gaitas lukturi, un arī priekšpus ir tāda, lai visi pa gabalu pamanītu, ka šis taču ir Renault Master. Kāpēc Renault jauno Master dēvē par Aerovanu? Tas ir tāpēc, ka Renault Master pēc ražotāja apgalvojuma ir aerodinamiskākais automobils savā klasē. Un tas ir panākts, piemēram, sašaurināt automašīnas aizmuguri. Tāpēc to arī sauc par Aerovanu. Saskaņā ar Mūsu Motors Rīga informāciju jaunais Master mums būs pieejams 2 garuma un 2 augstuma variantos. Bet vai Renault Master kļuvis lielāks? Bet, protams, kravas telpa ir kļuvusi lielāka. Tā ir par 10 centimetriem garāka nekā iepriekš standarta izmērā. Savukārt durvju atvērums, sandurju atvērums ir par 4 centimetriem lielāks. Jaunā Master kabīne pirmajā mirklī šķiet pagalām līdzīga iepriekšējai modernizācijai. Taču tā īsti nav, jo stūre, sēdekļi un komunikācijas iekārtas ir pilnībā jaunas. Renault komercautomobīļu nodaļa ir mēģinājusi pietuvināt jaunā Master kabīni pasažieru automašīnām. Tāpēc stūre ir paņemta no pasažieru autom un izskatās, ka no Renault Captur. Savukārt šī daļa nāk no Renault Megane. 10 colu ekrāns ir standartā, vēl vairāk arī Apple CarPlay un Android Auto uzreiz jau ietilpst standarta aprīkojumā. Nu tad pieslēdzam tālruni, ielādējam maršrutu un dodamies ceļā. Vecā pārbaudītā 2,3 litru dīzeļdzinēja Masteram gan vairs nebūs. Tagad mēs brauksim ar jaunās paaudzes 2 litru motoru un tam toties būs 4 dažādas jaudas no 105 līdz pat 170 zirgspēkiem. Pārējai uz mazāka tilpuma Blue CDI dzinējiem ir tikai viens iemesls – ekoloģija. Jaunā Master CO2 izmeši ir zemāki par 195 gramiem uz kilometru. Es šodien braucu ar manuālo kārbu, taču jaunums ir 9 ātrumu pārnesumu kārba, ko ir ražojusi vācu kompānija ZF. Un runā, ka ar to Renault Master būšot pat par 5 līdz 15, varbūt ka pat vairāk procentiem ekonomiskāks nekā iepriekš. Jaunais Master aprīkots ar 20 vadītāju palīgsistēmām, kas lielākoties paredzēts, lai atvieglotu šofera darbu un izvairītos no negadījumiem. Šeit palīdzēs arī pārredzamība un vadāmība. Man patīk divstāvīgie spoguļi, kur apakšā ir mazais stikliņš, tā kā kravas automašīnai. Tas ir forši. Kopumā redzamība arī ir gan laba. Šis nav pats garākais Master, bet es redzu, ka tā aizmugure tiešām sašaurinās. Un pat ja tā aerodinamika nekļūst nežēlīgi labāka, tad katrā ziņā buss ir krietni pārredzamāks nekā tas bija iepriekš. Vai jaunajam Renault Master būs pieejama pilnpiedziņa? Bet, protams, mīļie draugi, lielākas kravnesības versijām sākumā vispār būs aizmugurējo riteņu piedziņa. Un pēc tam, nezinu pagaidām, kādā veidā Renault Master dabūs arī pilnpiedziņu. 4x4 piedziņas modeļa izgatavošana visticamāk un tāpat kā iepriekš tiks uzticēta apakšuzņēmējiem. Tāpat kā Master pārbūve par refrižerātoru, kemperi vai ugunsdzēsēju mašīnu. Šī, protams, ir tikai viena no daudzajām Master versijām, viena no tām 2, kas parādīsies pārdošanā pati pirmā. Taču būs arī pasažieru varianti, kā arī pārbūvētās versijas. Renault sarīkojumā Polijā tika demonstrēti neskaitāmi pārbūves varianti, kurus lielākoties īstenojušas vietējās firmas. Turpat līdzās Renault izrādīja arī elektriskos Kangoo un Traffic. Bet vai ar bateriju tiks aprīkots arī lielais Master? Renault jau nebūtu Renault, ja neuztaisītu jauno Master arī elektrisku. Tur būs 2 bateriju versijas, un lielākajai sniedzamība būs apmēram 460 km. Elektriskā Renault Master cenas pagaidām vēl tītas zilā miglā. Savukārt pirmo ražošanā palaisto furgonu cenas jau ir apskatāmas Mūsu Motors noliktavas autosarakstā.
Pagaidām vienīgajā komplektācijā Extravan tas svārstās no 36 600 eiro līdz 42 500 eiro.